Nabadzīte reti, kur tā sausa. Dženija ak, nabadzīte reti, kur tā sausa. Viņa svārkus samērcēja, ejot cauri rudziem. Viņa svārkus samērcēja, ejot cauri rudziem. Ja kāds kādu satīgājis, ja kāds kādu satīgājis, ejot cauri rudziem, ejot cauri rudziem. Ja kāds kādu satīgājis, ejot cauri rudziem. Un esmu apjucis, drēbs skumjas priekš nojautas, ievainotā sirdī. Es līšu kā lietus un pārtavējo kapu, par manu tev nelīt nekā. Dāmas un kungi, jūs uzmanībai mūsu brīnišķīgā jaunā kolēģi Elze Rūta Jordāne un, protams, neatkārtojamais Mārcis Maņakovs. Par kapeikām tu mani mīli un lētu marmelādi pērc. Man nedar vista, man vajag pīli ar īstu lakstīgālu mērci. Un nesen es izveidoju kontu sociālajos tīklos, un es ieraudzīju, ka Latvijā ir liels problēmas ar finansējumu piesaistīšanu. Un tad es nolēmu, ka man ir kāda ideja. Kaut gan es nezinu, vai tā ir laba ideja. Es domāju, ka tur jau nekas nesanāks. Nē, es neesmu droši, es domāju, ka nē. Ja nu nesanāk? Ja nu sanāk? Ejam tālāk? Jā, ejam. Un, protams, neviens atrakciju parks nebūtu pilnīgs bez greizajiem spoguļiem. Un tos mēs nodēvēsim, kas es esmu. Atrakciju parka katrā stūrī būs pa brīvības piemineklim. Un pie mildām būs piesietas gumijas. Tad tevi jāķē un palaiž nezināmajā. Gluži tā kā no trampalīna. Tu laidies un var apskatīt Latviju no augšas, patestīt kājas, var darīt visu, kas vien ienāk prātā. Ejam tālāk? Ejam tālāk, pat rūsas. Paldies. Un tad mēs nonākam Latgolas sātā. Jā, kā tā un kādas lustes tur būs? Un tur būs Ždanoklenda. Tas būs plašs tematiskais parks. No sākuma ir jāiziet šķēršļu josla, jeb sirpju un āmuru labirints. Kas tur jādara? Nu kā jāizvairās. Jā, bet ja sanāk apskatieties, nevajag pārdzīvot, jo pie izējas tiks piedāvāta brīnumainā Mitrofānova ziede. Zāļas pļavas vidiņā, smuki saliktas, mūsu senču būvētas, vecas mājiņas. Ja tā labi padomā, ko tur dara sargs, ko viņš sargā un kāpēc, skatiens viņam bargs, jo šeit drīzumā tiks celts atrakciju parks. Ja tā labi padomā, ko tur dara sargs, ko viņš sargā un kāpēc, skatiens viņam bargs, jo šeit drīzumā tiks celts atrakciju parks. Visi kopā? Atrakciju parks. Atrakciju parks. Atrakciju parks.
Atrakciju parks, atrakciju parks, atrakciju parks, atrakciju parks, atrakciju parks. Solo. Bet dzīve plēnī lēnām, bet gribas pagulēt, bez bēdām palmu ēnā, bet šitais prieks nav lēts, kā pasakās mirdz Alpi, es vēlos tajos kāpt, bet šitais prieks man laupīts, un tāpēc sirds tā sāp, un tāpēc, saprotiet mani, sirds tā sāp. Mai tālē balta pura, un tā vien tādam tiek, kam nauda makā turas, bet man tās nepietiek. Mai tālē balta pura, un tā vien tādam tiek, kam nauda makā turas, bet man tās nepietiek. Bet man, pagaidām, tās nepietiek. Nu, Sīvaļa, tautu meita. Šis ir ļoti svarīgs brīdis. Neberiet garām. Vārdu naudu man. Nav vēl puse, vēl nav puse. Vai gar visurieni, gar... Zemes darbus. Tāpēc, ka zeme bija neiekopta zeme, bija vienkārši zeme mežmala. Bet iemācījāties iekopt. Un tad es taisīju tur dārzu meža malā. Veiksmīgi, ja? Nu, diezgan veiksmīgi, teiksim, kā ir. Briedis neatnāca, neapēda. Briedis neatnāca un bija tā, ka mēs dēļ tās aizņemtības teātrī pārmērīgi bieži jau nesanāca uz turien aizbraukt. Un tad tu tā pavasarī visu sastādi, visu tā sakop, un nākamā reize tu aizbrauc rudenī un novāc augļus. Un jāsaka, vecumnieks zeme tiešām bija tā zeme, kur varēja iestādīt, un es pēc tam viss bija aizaudzis. Un tur pa vidu ķirbi un kabači jau bija pa puslauku jau izmētājušies. Tā kā brīnišķīga zeme šeit. Auglīga zeme, jā.